Nākot no darba mājās, iegāju veikalā. Iepirkšanos man atviegloja aplikācija, kas ir ielādēta manā vietālrunī. Tā man pateica priekšā, kādi produkti man leduskapī iztrūkst. Jūs jautāsiet, kā tas ir iespējams? Es jums tūlīt par to izstāstīšu. Tātad šī aplikācija ir savienota ar manu gudro leduskapi. Un es varu pārvaldīt leduskapa saturu, neesot mājās. Vienmēr sakot, katram produktam ir sev paredzēta vieta. Ja es, piemēram, paņemu pienu un neatlieku to atpakaļ leduskapī, tad šī aplikācija man uzrāda, ka tev trūkst piens, un tā ir ar visiem produktiem. Un es to varu apskatīties jebkurā vietā, kur es atrodos. Tā, produkti ir salikti, jāsāk gatavot. Bet, lai gatavošana būtu jautrāka un rastos iedvesma, ieslēgšu savā vietālrunī YouTube aplikāciju. Ieslēgsim kādu mūziku. Starp citu, mans vietālrunis ir savienots arī ar manu Smart TV, un šī YouTube aplikācija, šī dziesmas skanēs arī manā lielajā televizorā. Nu ko, aiziet, kuru dziesmu? Šitā būs laba. Sākam gatavot. Drusku netīra virtuve. Ko lai dara? Tā nav problēma. Arī mans aerobots ir savienots ar manu vietālruni, un kamēr es taisīšu ēst, viņš man iztīrīs virtuvi. Aiziet. Tā. Nu ko, šī savstarpējā ierīču savienošana palīdz mums, uzjautrina, atvieglo visu ikdienu, bet es gribēju ēst.